Nu, trešā diena var sākties. Beidzot lecam virsū uz mopēdiem. Nu, pirmais izbrauciens ar šito tik tālu no mājām. Esam Šveicē, Lugano. Kopā šī ir trešā diena, bet pirmā diena motociklam. Šodien jau ir vakars, jau kaut kādi 6 nepilni pēc vietējā laika. Un šeit ir 31 grāds. Tā kā maksimāli karsts šeit ir. Un kas pa skatiem. Mocim uzliku DB killerus, lai ir klusāks. Iedarbinot likās, kad ir baigi skaļais, bet nav tik traki. Jomoja, nepamanīja guļošā. Braucot nav tik traki. Wow. Tā kā mēs te 5 dienas braukāsim ar manu sievas brāli, Genādijs, jeb Gena. Nu, viņš man izrādīs Šveici, arī Itāliju mazliet. Plāns ir, kā lielo braucienu uztaisīt līdz Stelvio pasu. No šejienes tas ir kaut kādi nepilni 200 km, bet 200 km šajos kalnos ir daudz vienā virzienā. Pēc tas ir tāds riktīgs pilnas vienas dienas brauciens. Braucot uz šejieni, Gena mani mazliet sabiedēja par sodiem, par izplūdes skaļumu, par agresīvu braukšanu, vispārējo. Redzēsim, kā ir īstenībā. Redzēsim, kā brauc vietēji čaļi. Bet skati šeit, protams, ir fantastiski. Viss ir apkārt kalni. Tā es laikam neatceros, vai es pieminēju. Mēs esam Lugano pilsētā. Tas ir netālu no Itālijas robežas. Pirmā policija. Mēs kā šeit ir arī autobusiem un sabiedriskajiem transportam par iekšroku braucot ārā no pieturas gan jau. Nu tā, man liekas, tā vajadzētu būt. Ieslēdzu savu motobīlēm navigācijas. Nekādu baigo maršrutu neieslēdzu, bet uzspiedu podziņu rekordu. Ierakstīsim braucienu, ierakstīsim maršrutu, lai redzētu, kas ko kā. Pa parametriem, rādītājiem. Gena brauc FR 900, tas ir Bembis strītenieks. Klasi mazāks kā S1000R. Bet viņam arī, kā saka, visi navaroti ir. Visu telemetriju redzi telefonā. Cik nogulda moci, cik nenogulda moci, ātrums un vispārējo. Viņam uzreiz arī uz ekrāna ir navigācija, pārraida telefonu. Nav tā kā Ducati. Tukšums. Nav kruiz kontrols. FR 900 ir kruiz kontrola. Nu, viņš man te pagaidām vizina pa vis tādām mazām ieliņām. Kaut kādu pie pilsētas rajons. Tā, 3 policijas ekipāžas jau redzēja, nepilnās 15 minūtēs. Tāds, ka čaļi tur šito rajonu. Vēl jāiemācās, kā pareizi tos serpentīnus ņemt ārā. Bet mocim baigi nepatīk šitā raustīšanās un šitie mazie ātrumiņi. Visu laiku dzirdu, kādi ieslēdzies ventilators. Mēs tik dodamies augšā un augšā. Šeit tik šauri, ka te nevar apmainīties 2 mašīnas. Там внизу где-то? А, окей. Это тот самый маршрут, где мы тот раз с машиной ехали? Или нет? Они все одинаковые, да? Ну, везде город. Да. Ну что, разворачиваем? Как скажешь. Tupiks. Nekas traks. Bet skati šeit ir fantastiski. Bet cik es pirmo reizi neesmu kalnos, un esmu kalnos bijis ļoti bieži, man, protams, nav tāda nenormāla sajūsma. Protams, man kalni ļoti patīk. Bet nav tā, ka pirmo reizi redzu un sajūsmu tādu wow! Katru reizi, ka brauc un kaut kur esmu kalnos, kalnu rajonā vienalga. Alpi, Skandināvu kalni vai
Tatri vienmēr paliek silti ap dvēseli. Mocim uzlika minimālo dzinēju bremzi. Pa kalnu ir forši, kā viņš iet lejā bremzē. Tāpat laikā viņš man nečakrējas līkumos. Jo ar maksimālo dzinēju bremzi viņš man riktīgi čakrē līkumos. Tā kā, rada lielu kompresiju un krič ir augstās. Parikosim bez dzinēju neitrālajā. Bet par ko brīdināja Itālijā un Šveicē, pat cik mēs esam Itālijas pusē. Kā jau zinat, Šveicē nav savas valsts valodas, un Šveice dalās tādos, 3 lielos reģionos. Sauksim Itālijas reģions, Vācijas reģions un Francijas reģions. Mēs esam tajā saucamajā Itālijas reģionā. Un visi te brauc tādā itāļu manierē. Neuzmanīgi, ātri, bīstami, ļoti jāuzmanās ar mocu noteikti. Karstums te līdz bezsamaņai. Vēl mazliet lielāks ātrumiņš jau 50 plus jau ir. Lielāks ējiņš nākies. Ir ok. Kas tad, daudz motociklu pretī. Rollerīts aiz mums. Gan jau rolleriem liekas, ka mēs te kaut kādi ceļotāji. Šītais jau ir tāds nērts brīdis. Bet labi, zin kā, mēs vietējies, nav ko raudāt. Šveices īpatnība salīdzinājumā ar vietējo Latviju. Visi motociklisti šeit brauc ļoti, ļoti godīgi. Pretstatā rolleristi, bet neiet runa par jaunajiem rolleristiem, vienkārši rolleristi. Brauc vienkārši nagla. Pēc mazai liekas, kad rolleriem mazāk sodi paredzēt. Es kā Šveicē skatās to, kā tev atbrauc. Latvijā, ka šī atbrauc, baigi nekā neskatās. Nezinu, kā šeit, bet tas ir normāli vai nav normāli. Gan jau, ka normāli. Visi uz močiem skatās labi. Tā, iepildīsim degvielu. Там платить внутри, да? Со шлемом разрешают, да? Не, надо снимать. Надо снимать, да? Pirmā moto uzpilde. Šveicē 98. Te maksā €90. Nekas traks, Latvijā arī bijis €90. Beidzot esam kaut kur pie 100 km/h. Uzreiz tāds vējiņš, tāds dzestrumiņš dzesējās. Citādi braucot uz tiem 50 km, 30-50 km, tu vienkārši sāc vārīties. Un ne tikai tu, arī moci sāk vārīties. Brauc un jūt ritīgi bremžu smaržu. Domāju, ka tas nav motocikls, bet automašīna. Visu laiku pa kalnu braucot lejā, nepārtraukt bremžas jātur. Nevis jātur, bet visu laiku jāspiež. Ты побоялся, да? Я думаю, там пойдем на автобан. Давай сейчас проверю. Написали, что есть. Все есть. Nopirkām viņeti. Tas ir es nopirku šim mocim viņeti. Ceļa nodevu sauc, kā gribu, lai brauktu autobāni. 40 eiro. Nav iespēja nopirkt mazāku izmēru, jo šis 40 eiro ir veselam gadam. Mēs tam mazliet pagaidījām, lai man aktivizējās šī te viņeti. Tagad uzbrauks man uz bāņu, lai apbrauktu kaut kāds lielās sastrēgums. Pilnīgi jocīgi bija tikko braukt pa Šveici 150. Uzlece jau 32 grādi. Iespējams, tāpēc, ka atrodamies bāņa virsū, bet
Bet nu termometrs man rāda 32. Protams, pulsā. Gēna vēl man vēl no rīta šodien stāstīja. Šeit pirms tam man bija stāstījis. Jāuzmanās ir no dzelteniem numuriem. NL, Nīderlande. Viņš saka, kā tuņas ieraugas ceļa, ir vienkārši uzreiz viss slikti. Es tagad tikko ieraudzīju. Es redzēju, man liekas, tas ir taksis dzeltenis numurs sākumā. Bet nē, tas ir NL. Uzbrauc augšā. Tam mēs laikam dodamies lejā. Остановка? Ну чё? Да, когда машина не мешает, тогда хорошо. Я имел в виду, когда там сначала была-то машина, что надо обгонять и все остальное. Но я там чуть-чуть застрял. Я смотрел, ты там один хоп, второй раз. Я там, не знаю, через там 3 только. Водопад или Ну, на озеро? не, ну тут на выход. Едем в Италию, да? Да. Давай. Как будто морда другая у него. А на 21-м году такие же? 21, 2, 3, 4. Понятно. Черным сам наклеил под парами, да? Нет, это было. Вот это было? Да, это было. По-моему, 20-й той же, а предыдущий уже вообще старый модель какой-то. А, да? Да. Вы как будто другую морду читали. Tā, mēs braucam atpakaļ lejā, brauksim mūsu cituriem, uz Itāliju. Šajos serpentīnos pats bīstamākais ir tās, ka tu neredzi, kas tur priekšā. Šeit jau īstenībā ir vēl diezgan droši. Bet ir tāda serpentīna, kur tu vienkārši neredzi līdz pašam pēdējiem brīdim. Un svarīgi paņemt pareizo trajektoriju. Šitie nav serpentīni, šie ir vienkārši tāda līkuma serpentīna, tad, kad tev līkums ir 80 grādos pa lielumu. Pats labākais, ka tev kāds priekšā brauc, no cits motobraucējs. Tu jau plus mīnus redzi, ko viņš dara, un to arī darīt līdzīgi. Tu redzi, ka viņš jau loka moci iekšā, tad rēķinies līkums strauji bremzē, rēķinies kaut kas priekšā, vai arī līkums. Ārējo radiusu un priekšmaliņu. Skatamies augšu no mašīnas un priekšmaliņu. O jā, ūdens kritums. Tas laikam nav tas, uz kuru mēs braucam. Nu,
braukt pa serpentīniem. Ir interesanti. Vienam meklē maršrutu, kā kaut kur aizbraukt. Mazliet apmaldījāmies. Bīstami. Kas pa skatiem? Galvenais, lai mašīna neizlic ārā. Kas pa smulkulī tēminiek. Jā, mājā. Pam, param, pam, pam, pam. Mēs iebraucām Itālijā. Pat īstenībā nezinu, uz kurieni Jena mūs ved. Kaut kādu vietu gribēja parādīt. Bet tā atskaitītā esam nobraukuši 87 km serpentīniem, visādiem kalnu celiņiem. Un ir pagājušas 2 stundas 21 minūte. Tā Jena rādīs klasikā Itālijā jābrauc, ja? Kā Gena teica, Itālijā ir drošāk braukt no sodu viedokļa un policijas viedokļa. Iebraucot no Šveices Itālijā var novērot to, kad pat tā grūti baigi izskaidrot, sīkumos, bet var redzēt, ka tāds kaut kas trūcīgāks, kaut kāds lielāks bārdiks, kaut kur zāle nav nopļauta un principā visur tādi nabadzīgāki izskatās, nekārtīgāki, nesakoptāki, asfalti, ceļa segums tāds jau sabojās, nav nekas tāds remontēts, bet tas nav nekāds jaunums, to visi zina. Nebraukšu kaut kādā centrā. Tagad atceros, kur Gena teica, man aizdīs līdz ezeram. Skaidrs. Es ieraugu pa gabalu ezeru, uzreiz sapratu. Здесь можно оставить тогда? Я не знаю. Ты же местный. Ты заезжаешь в Италию, там вообще другой мир. A few moments later. Tā, Gena mūs aizdīs līdz vienai vietā, kur var nopirkt garšīgu picu. Ievērtēsim. Visi Lielbritānieši, kas tie tādi? Не, vai Луксембурги. Не работает? Что это за номера, Эл? Лихтенштейн, да, думаешь? Не работает сегодня, да? Понедельник нахуй не работает. Ну ладно, вон там через дорогу я пойду посмотрю. Ну ладно, посмотри. A few minutes later. Kaut kāda pizzerija tev, bet viņa šodien ir cieta. Pirmdiena. Necak nenāk pirmdienās picu ēst. Kaut kādi mocīši. R7, Fireblades, Honda CBR. Laikam skaitās arī Fireblades. Kaut kāds vecais Suzuki S1000RR. Тебе нормально? Мне нормально. Но мне как минимум попить хочется. Если по дороге какая там бензоколонка, то брaucam tālāk. Kā Gena teica, šeit neko bez pieskatīšanas atstāt nevar. Visam var pieaugt kājas. Tas nav tā kā Šveicē var atstāt zilas, atstāt moceru, atslēgt iekšā. Šeit visam var pieaugt kājas.
Nu, nepaspēju. Itālija izskatās, ka var laikam tāpat kā Latvijā braukt. Visām mašīnām priekšā pie luksaforiem, visi saprot, nav problēmos. Nu, šī tādas kadras neredzēs Šveicē, tāda netīrība zils. Я думал, у меня этот BMW пылесос конкретный. Ага. Но нет. Ты думаешь, вентилятор? Да. Да, ему не нравится. Медли эти, ну, туда-сюда. Я думал, у меня пылесос. А. A few inches later. Ну, включи тогда этот, что там, рейс. А, ну, динамик, правда. Так, движок нормально, АБС. Оптимизация для максимальной включен, легкий отрыв передний. Без разницы. Не, ничего не надо. Главный спидометр и все. Слушай, если что-то не так, тогда ты торможи и меняемся обратно. Nu, mēs apmainies ar mopēdiem. Patestēs F900R. Nu jā, tā sēdpozīcija tam, nu tāda, nu rīktīgi zemā tāda. Un amīts arī uzreiz. Es atrast tā kā Ričam S1000R. Tā kā kaut ūdens gulta din. Bet stūrējās tā forši. Nav pretestības. Bet interesanti paskrīties ar savu mocu no malas. Pēc tam paklausīšos, ko Gena teiks. Būs interesanti dzirdēt komentārus. Bet šitam BMW sēdpozīcija ir tāda, ka tev kājas netiek nospriegotas. Nu, nevis nospriegotas, bet tā, labi, neko neteikšu par sēdpozīciju. Viņa ir zemāka, viņa tāda, nu, komfortabla. Atgādina 1000R, tāpat arī MT10 atgādina. Un ir forši, kā viņš uz zemiem apbrautēm iet. Tā maigi. Nav variants, ka man jāslidina sajūgs, piemēram, ir Ducatam. Kaut kādos tajos serpentīnu pagriezienos. Šitam mocam ir arī quick shifters, kruīz kontrole un roktura apsilde. Šitais, man liekas, jau biju teicis jau iepriekš. Bet novērojums tās, kā tie cilvēki, kas spaida bremzes ar 2 pirkstiem vai ar 3, rīktīgi sev tuvu pieregulē bremžu hebeli. Es par cik ar 1 pirkstu tikai bremzēju, man viņu vajag mazliet tālāk. Un šobrīd rītīgi pa tuvu man ir. Man, principā es normāli nevaru nospēst bremzi kārtīgi. Es, kad spiežu bremzi, tad man spiežās uzreiz blakus pirksti. Sajūgu būtu pajāt, jo viņam quick shifters. Pilsākšanas ir ok. Labi, ja kārtīgi, ja piešauju pirkstus, tad arī var ar šitām nobremzēt. Bet kādā ziņā, ja man būtu ar viņu jābremzē un jābrauka ikdienā, protams, es viņu atruglētu tālāk. Tā, es īsumā arī atregulēju tālāk. Vienā brīdī tas var palikt bīstami. No, tagad normāli vismaz ir. Bet jā, tie BMW kaut kā diezgan labi stūrējās. Nekad baigi iepriekš neesmu dzirdējis kaut kādus baigos komplimentus no daudziem youtuberiem, tur apskatniekiem un tā tālāk. Es nerunāju par latviešiem. Nu labi, latviešiem vispār nav tādu, bet es runāju par krievu apskatiem un arī angļu valodu apskatiem. Tikai dzirdēju, Ducati, Street Fighter, Panigale, kā viņi stūrējās. Viss baigi krūta. Bet nereiz baigi nebija dzirdējis. Bija dzirdējis, jā, nu, ka it kā labi, bet nebiju tādas atsauksmes dzirdējis. Не едет, говорю. Нормально? Прикольно? Да. Совсем другой, да? Да, он, ну, совсем другой, да. Skatos, Gena jau azartā iegājis. Kādā ziņā interesants mocis. Gribētu pateikt, principā tāds pats kā S1000R
īsts ritenieks, tikai ar mazāku jaudu. Un visas tieši tās pašas sajūtas. Tā, nu mēs braucam ārā no Itālijas. Bet es zinu, kāpēc tā sajūta ir tāda, ka viņš labāk stūrējās. Tāpēc, ka tu zemāk sēdi, smaguma centram arī būtu jābūt zemākam. Jo tavs svars arī diezgan būtisks. Piemēram, ja es sveru 115, tad, manam svaram ir liela nozīme. Tā, atkāpītē tikko iebraucām Šveicē atpakaļ. Uzreiz tāds viss sāk kops, rekur pat zālīti tikko nopļaut. Rekur arī nopļaut zālīti. Un ņemot vērā, kad smaguma centrs ir zemāk, tev viņu ir vieglāk gāzt. Jo, ja tev smaguma centrs ir augstāk, jā, tad ir loģiski, tīri fizikas likumi. Ir loģiski, ka tev viņu ir grūtāk gāzt. Es runāju par braucot. Vai es gribētu šādu moci, vai arī 1000 R? Nē. Man patīk Ducatam tā agresīvā sēdpozīcija, kas tāpat laikā ir diezgan komfortabla. Principā man viss tajā mocī patīk. Nav neviena lieta, kas viņam man nepatīk. Uz šitiem močiem tā sajūta, vismaz man personīgi, ir, ka es sēžu tā kā uz mazlitrāžas motocikla, uz mopēda reāli, uz velosipēda. Viņš tāds, maziņš liekas tāds. Es nesaku, ka viņš ir slikts, es tikai stāstu šobrīd savas izjūtas. Braucot ar šo mocu, tāda sajūta, ka to ar viņu var spēlēties. Gāzt, uz kuru pusi gribi, stūrēt kā gribi, iedo ručkā, arī iet. Šim laikam bija 105 zirgi, ja nemaldos. Nē, es skaties, bet man teica, jā. Man Gena teica, šitam ir 105 zirgi. Pilnīgi pietiekoši, lai mauktu pa šejienu. Skaidrs, viņš nav paredzēts, es nezinu, cik viņam maksimāls ātrums, 220, 230 iespējams. Viņš nav paredzēts, tā kā, nezinu, man Ducats vēl līdz 300, bet tas jau nav vajadzīgs. Priekš kam? Es te pāris stundas pabraukāju un tāds sajūta vispār liekas, ka pietiek ar mopēdu, motorolleri. Bišķi jaudīgāks motorolleris un visi čotka. Bet jā, to, ko Gena teica par beņķi, beņķis jā, riktīgi dirsā griežās. Es te jau pabraucu, nezinu, 10 minūtes braucu, un man jau griežās dirsā. Sākumā baigi neticēju, kā tā var būt. Bet es pēc tam parādīšu, kāds beņķis izskatās. Es nezinu, vai tas vispār normāli ir. Sajūgs arī būtu jāpieregulē, jo es izspiežot ar vienu pirkstu, ir bišķi pagrūti ielikt iekšā robos. Ok, viņam ir quick shifters, braucot var arī pārslēgāties, bet, piemēram, tagad pie Luxforas paņem uzspiežu bremzīti, uzspiežu sajūgu. Tagad ir, jā, tagad neitrāli ielikt. Skatos, ka Genam iepatikās. Interesanti ir tas, kad tu brauc šito pusi, Šveici, Itālija, kalnainā vide. Nezinu, jau kāds pāris stundas jau braucam. Un nav neviena kukaiņa. Ķiveres vizors tīrs, kameras ekrāniņš tīrs, mans hudijs arī tīrs. Ok, mums arī nebija nekādi baigi lielie ātrumi, bet jebkurā gadījumā, nezinu, Latvija izbrauc ārā katru reizi atpakaļ visu tev vai kukanolu, lai attīrītos. Jā, tāda ritīgi spēlējoties. Tā kā spēļmantiņa. Ducati Panigale. Nezinu, kaut kāds 20 minūtes pagāja, man reāli pakaļ jau lupatās ir. Nezinu, kā viņam, bet man reāli jau lupatās. Mēs tagad apkārt ezeram braucam uz māju pusi. Nezinu, kurā pusē mums ir mājas, šajā vai tajā, bet... Что звонит-то? Слышал? Звонил кто-то, да? Нет, мне обычно здесь... Когда мигает. Такой лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу. Вот я на перекрестке услышал, там заслушался, потом... Не знаю. Может быть, и в этот аппарат, там, не знаю, батарейка идет и уже. Доедем до дома, тут уже... Да.
Tā uzreiz pārsēdos tāds ļoti cik sajūta. Domāju, kas tur jāguļ tagad, vai? Jā, nu bet šitais ir mans mīļais. Šis ir mans mīļais mopēdiņš. Nezinu, vienkārši dievim šito moci. Būtu interesanti izbraukt ar Panigāli. Skaidrs, ka cita pasatka, kliponi, vispār pēc būtības tas ir sports, jā. Bet zinu, ka ļoti daudzi, nu labi, zinu vairākus, kas ir iegādājušies Panigāli un pēc tam ir pārdevuši, sapratuši, ka tas nav viņiem. Bet man gribētos izbraukt ar Panigāli. Saprast, ko tas nozīmē. Опять? Вентилятор, нет? Да.